Kas attiecas, redziet, kā es jums teicu par gāzes realizāciju. Te mums ir, kā redziet, pieprasītie gāzes apjomi un tie apjomi, kādas mēs prognozējam tuvākā nākotnē. Šitā bildīte jau es jums rādījis, viņa vēl izmainīsies, ziniet. Un tad paskatieties, cik milzīga atšķirība ir starp Rīgu un pārējām Latvijas, teiksim, pilsētām. Cik milzīga atšķirība, kā saka, Rīga, patērē turpat miljardu, ja, un visi pārējie kopā tur, kā saka, tikai trešo daļu. Un šis ir tas galvenais jautājums, kur jāpasakās ir akcionāriem, ka vienmēr, teiksim, mūsu investīcija projekti tiek apstiprināti. Un mēs esam sasnieguši kopumā, jau paskatieties, tas ir jau 250 nedaudz vairāk miljonu latu investīcijas. Un dabīgi, ka atdeve ir milzīga no investīcijām. Tas ir drošības ziņā, modernizācijas ziņā un jaunā objekta būvniecībā. Un, kā es teicu, tā kā Inčukalns, kas ir mūsu pērle, tad redziet, Inčukalnā investēts ir dabīgi vislielākie apjomi. Ja, tas, ieskaitot šogad, būs jau pār 80 miljoniem latu. Es jums bildīt rādīju pagājušajā gadā, bet es tagad gribēju jums uzsvērt, redziet, pateicoties šeit ir tas savākšanas punkts, kur mēs uzbūvējam un nodevām. Pagājušajā gadā mēs pilnīgi apguvām viņa eksploatāciju, pilnībā apguvām viņa darbību. Un pateicoties, ka mēs uzbūvējam šo punktu, tad mēs varam palielināt Inčukalna gāzes padevi pat līdz 30 miljoniem kubikmetriem diennaktī. Mēs esam radījuši milzīgu stabilitāti ne tikai Latvijā, bet visās 3 Baltijas valstīs. Par diagnostiku, kā es jums jau teicu, ziniet, patīkami ir tas, ka mēs visu laiku šos darbus veicam kopīgi. Tātad diagnostiku mēs veicam, kur ir Vacu uz Igauniju, tad kopīgi ar Estigāzi mēs veicam, ar Lietuvu mēs veicam kopīgi ar Lietuvas dujas. Un, ja ir runa par Krieviju, kas ir ļoti svarīgi, šie 2 vadi, mēs veicam ar Lientrans gāzi kopīgi. Ja? Tā kā sadarbība jau ir gadiem ilga, un varu pateikt, ja šie darbi mums no sākuma likās ļoti sarežģīti. Un, ziniet, bija pietiekoši daudz uztraukumu, bija arī neveiksmes. Ja? Tad varu pateikt, ka jau pēdējos, it sevišķi jau pagājušajā gadu un šogad, un es redzu arī nākotnē, ziniet, te vadi sakārtot, un diagnostika jau mums liekas kā tāds ikdienas darbs. Par šo bildīt, ziniet, tas tikai tā, es gribēju jums parādīt atšķirība, ziniet, klientu ziņā, ko apkalpo Latvijas gāzi un ko apkalpo mūsu kaimiņi Igauņi vai Somi, sevišķi pieņemsim Igauņi, mums ir milzīgi. Mums ir 400 000 atšķirība, klientu atšķirība. Un tāpēc bieži, ka korespondenti salīdzina presē, redziet, ka, teiksim, ka Igaunijā pat it kā mājasemniecībā reizēm ir zemākas cenas. Tas nav iespējams. Ja. Viņu klientu skaits vispirms ir ļoti neliels un mājasemniecības apkalpošanas izmaksas nav gāzes cenā. Viņas ir pilnīgi atsevišķi. Šeit ir tas, kad par visām 3 Baltijas valstīm un Somiju kopā 10 miljardi. Jautājums es jums rādu tikai tāpēc, ka joprojām Eiropas Savienība nav izšķīrusies, kurā vietā tad būvēt reģionālo terminālu. Ja? Ja paskatās, teiksim, tas viens moments, ka paskatās redzēt Somiju, Somijai bija vēl 2 gadu atpakaļ 5 miljardi vai pat pār 5, tad arī patēriņš krities, un tomēr, ja Somija salīdzina pāriem, tad tomēr liekas, ka to terminālu Eiropas Savienība izvēlēsies vairāk Somiju, tātad nekā kur ir tagad runas pa Igauniju. Termināls ir termināls. Jānosedz kādam šie ziemas momenti. Kādam ir jānosedz. Un tas ir tikai krātuve, pika momentos. Tā kā mūsu nozīme nākotnē, kāda viņš šodien, tad viņa nākotnē vēl augs. Kā es jums teicu par to sadarbību, kas ir mums ar
Eiropas Savienība visām Baltijas valstīm par risku novērtēšanu un par risku plānu izstrādi. Šeit ir tikai, kā saka, no 30 variantiem viens variants. Ja? Tāda ir ļoti daudz. Un, teiksim, tas bija ļoti nozīmīgs darbs. Vispirms, ka tas, kas speciālisti tikās kopā, ka tika veikta dziļa analīze un ka bija skatiens uz perspektīvu.